principā šīs sēdes ideja bija kādā, ka mēs izrunāsim šo problemātiku un beidzot mēs nodibināsim to darba grupu departamenta ietvaros, kur mēs attiecīgi varēsim profesionāli apspriest jau jautājumus par savvaļas dzīvnieku uzturēšanu un tā tālāk. Es domāju, ka mūsu iniciatīva dibināt darba grupu var pievienoties jebkurš. Tā skaitā arī koalīcijas pārstāvis. Lai tā nebūtu vienkārši parunāšana par to, cik kādas problēmas ir, bet lai tā tiešām varētu kaut kādus jau savus piedāvājumus noformulēt un ar balsojumu nodot komitejai. Bet vai mums vajag tiešām ierobežoties ar saistošiem noteikumiem, jo, kā mēs šodien dzirdējām, problēma ir daudz un risinājumi arī var būt dažādi, kaut vai pat jaunu saistošo noteikumu izveidi. Ja to mans jautājums... Bet arī par savvaļas dzīvniekiem. Vai viss piekrīt, ka mēs izveidojam darba grupu, kuras nosaukums būtu dzīvnieku uzraudzība, aizsardzība un labturība Rīgas valsts pilsētas pašvaldībā. Ar uzdevumu tātad izvērtēt esošo regulējumu un to pilnveidot labturības uzlabošanu. Jā, un mēs attiecīgi aicinām visas frakcijas virzīt savus pārstāvjus darbam tajā darba grupā, līdz kaut kādam noteiktam termiņam. Līdz 15. decembrim un līdz 2 pārstāvjiem no frakcijas. Darba grupā, jā, būs papildus darbs māju līdz departamentam, kuram mēs arī lūdzu obligāti šajā darba grupā iesaistīties un attiecīgi pārējās personas pēc tēmas, ko darba grupa skata, arī uzaicināties, arī klātsošies, kurš šeit ir piedalījušies kā aktīvisti un veic šo dzīvnieku labturības uzlabošanas pasākumus. Paldies!